blakus, sēdēt. Labrīt. Laimīgi, Boom FM Suņabūdā. Studijā Arturs Kaimiņš. Nekur nav tik droši kā Suņabūdā. Vau! Jūs manas rokas laužiet, kad ielu pārēju es dejā. Tavs skatiens sagāž manus tempļus, šī barjera nav tikai laiks. Jūs mani skaļi māciet, kādu transparentu man nes. Jūsu lozungi eksplodē man galvā, šī barjera nav tikai laiks. Jūs turiet pirkstus manā sirdī, es neesmu kāds jums gribētos. Jūsu pirksti atturas pēc sienu, šī barjera nav tikai laiks. Kāpēc jūs mani aizturiet, kad izvēle ir manās rokās? Jūsu bailes ir absolūti tuvas, tas nesavieno mūsu pasaules. Jānis Ādamsons, Saskaņas centrs. Jūs, Jānī, esiet atzinuši Latvijas okupāciju no PSRS puses? Jānis Ādamsons, Saskaņa. Lieta tāda, ka to, kas skar okupāciju, tautas valodā runājot, nevienam no mums nekad nav bijis šaubas. Paga. Vai Saskaņa ir atzinusi okupāciju no PSRS puses? Jā? Jā? Ok. Tad pastāst man, kā jūs to Latviju tagad ieņemsiet? Mierīgās vēlēšanās, lai idioti aiziet pa pieskari. Lai idioti aiziet pa pieskaru, tādā veidā jūs ieņemsiet to Latviju. Vai ko tu biji sapratis ar to, ka es teicu tādā, kā jūs ieņemsiet to Latviju? Kas jūs tātad? Mēs, partija Saskaņa, vēlēšana rezultātā, kur mums ir jāuzvar, mēs arī viņu ieņemsim. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, vau! Ņemsiet tādā veidā Latviju. Ko jūs tālāk darīsiet, ka jūs būsiet ieņēmuši jau parlamentu? Īstenosim savu programmu. Kāda ir jūsu, kā jūs to grasties darīt? Mums ir klasiska sociāldemokrāta programma, kur centrā ir cilvēks, un mēs iestājamies par sociāli aizsargātu brīvo tirgu, tas viens, otrs par labklājību, un es tālāk varu arī nodarboties ar tālāku reklāmu. Saki, bet ir tā, ka jūs ieņemsiet tā kā, jūs ar to Jeģinai Rasija, jums ir tas līgums, vai ne, tai Saskaņai? Saskaņai ir daudz līguma ar dažādām vai partijām. Vai ar Jeģinai Rasija? Jā. Ir, jā? Ar Ķīnu arī, ar Kazahiem arī. Ar Turkiem arī. Labi. Un tad Jeģinai Rasija, tas ir Putina partija, pareizi, jā? Jā. Ok. Tad jūs grasaties vest iekšā tos zaļos cilvēciņus, viņi jau šeit ir iekšā, no kur gala jūs sāksiet? Tā kā Latgali, no kurienes? Redziet, atbilde ir ļoti vienkārši. Saki man tu, Jank. Nē, es kopumā. Labi. Bet nekāds zaļos cilvēciņus, kas var ievest, tie ir tieši valdošā koalīcija. Un viņi ir tie, kas destabilizē situāciju. Vienotība. Pirmkārt un galvenokārt tā ir vienotība. Vienotība, jā. Un tur ir ļoti daudz cilvēku, kurus savādāk, it sevišķi vadībā, kurus savādāk kā par kangariem arī nosaukt nevar.
Tātad tu sauc vienotību, valdošo šo te partiju koalīciju par kangariem. Savukārt šī tēma, dārgie, labdien, labrīt, labvakar, Radio Boom FM, atvainojiet. Suņu būdas, atvainojiet, Arturs Kaimiņš, atvainojiet, privātais video klubs un klubs, klubs ir gaisā. Šodien tēma drošība, Jānis Ādamsons no Saskaņas centra. Saskaņas centrs, bet saskaņa. Bet jūs tik bieži tā maināt tās partijas, vecīt, nevar izsekot. Tad tu saki, ka ja tu runā par mani, tad es vienmēr esmu bijis sociāldemokrāts un tas palikšu. Cik tu ilgi jau esi tajā partijā visā kopumā, tajā kreisajā saucamajā flangā? No 96. gada. No 96. gada. Tagad ir 2014. gads, tas nozīmē, cik gadus tu jau esi? Ilgi. Cik? Tad jārēķina. Parēķina, tad šis deputāts, jo? Domā, deputāti māks skaitīt? Tāda deputāti nemāks arī. Labi, ejam tālāk. Ja viņi nemāks skaitīt, tad ko tu tur dari? Kas tev nepatīk Latvijā? Kāpēc tu tur esi? Kāpēc tu esi kopā ar Saskaņu, kas ir noslēgusi līgumu ar Putinu, un Putins atklātā veidā var pateikt, ka 2 dienu laikā viņš var ieņemt šo valstu Latvijā? Pirmkārt, sociāldemokrātos es esmu 18 gadus. Otrkārt, runājot par to, ka Puķins varētu 2 dienu laikā ieņemt Latviju, tās ir absolūtas muļķības, es to neesmu nekur neredzējis, nelasījis. Tā rakstīja, mēdījos tā rakstījām. Tagad paskatīsimies, šeit ir tāda Times avīze, kura raksta, ka... Bet jūs tikko pats pateicat, ka jūs grasaties ieņemt Latviju. Jā. Un tagad tu saki, ka kādā veidā jūs draudzējaties ar... Jums no kurienes nauda nāk? No kurienes? Par naudu runājot, tas ir domāts partijas finansējums. Kā tu to saproti? Stāst, kā tu saproti? Es šis jauns džeks, es nezinu. Es to saprotu ļoti vienkārši. Mūsu finansē un sponsorē mūsu Latvijas uzņēmēji. Uzņēmēji jūs sponsorē Latvijas? Tā pilnīgi pareizi, tāpēc, ka mēs aizstāvam arī viņu intereses. Un redzam iespēju, kādā veidā viņi var attīstīties. Tātad, kas būs nākamajā raidījumā? Es pavisam ātri ieskicēšu nākamajā raidījumā, dāmas un kungi, es ķeršos pie Valda Dombrovska un viņa kredīta portfeļa, kas saucās 3A, jo Dombrovska kungs tagad taisās būt par Eiroparlamenta. Kas viņš tagad grib būt tur? Jāni, tu šeit lietas komisārs viņš grib būt, jā. Un šo te lietu mēs izskatīsim nākamajā raidījumā. Līdz ar to tiks sūtīts no manis, Kaimiņš sūtīs oficiāls vēstules visiem Eiroparlamenta deputātiem par to, ka šāds cilvēks nedrīkst, manuprāt, ieņemt Eirokomisāra amatu. Bet, Jāni, cik es saprotu, skaties, kas man ir. Zini, kas tas ir? Nav nejausmas. Tas ir labi, skaties. Un tagad, Jāni, parunāsim par pedofīliem. Pastāsti, lūdzu, kā tev, kā pedofilu speciālistam, no kurienes tev ienāca informācija par to, jo tu pasaulē un Latvijā esi zināms, kā pedofīla apkarotājs stāstīja? No paša sākuma? Jā. Mums 2 stundas nepietiks. Vai jūs stāstat? Stāstiet. Nē, nopietni, stāstiet. Nē, ja pavisam nopietni. Nopietni, tev pirms tevi pazīst kā pedofīlijas apkarotāju. Tu pateici, ka ir 70 pedofili, ja? 67 tev tiesas darbi vēl bija. Jā, okay, jā, bet tie tiesas darbi sākās tieši pēc tam, kad es komisijas vārdā, gribu uzsvērt, komisijas vārdā nolasīju komisijas ziņojumu par attiecīgiem notikumiem. Vecīt, tu esi pateicis, kad ir 70 pedofili valstī. 70. Muļķības. Pagaid, es savu vienkārši manuprāt. Bija tāds birkaus, kur tu pateici. Es vienkārši jautāju, pamāc man arī bija. Man liekas, ir bijusi saskarsme ar viņiem. Lietas būtība ir ļoti vienkārši. Sončiks taču sēž, ne? Viņš valsts viņam dienas, vai viņš vairs nesēž? Nesēž. Bet viņš par pedofīliju tik jau, vai ne? Nē. Nebija par pedofīliju. Varbūt es maldos, vienkārši jautāju. Lieta tāda, ka komisijas rīcībā, komisijas materiālos bija informācija par iespējamo saistību ar pedofīliju 75 valsts amatpersonām. Jā. Pedofīlija kopējais skaits valstī bija daudz lielāks. Mums tagad saimā ir pedofīli? Es neteikšu. Pasaka, tu šis vērts nav, tu zini, pasaka. Man no 96. gada līdz 2008. gadam pagāja vienos tiesas darbos. Šokolādīt negrib? Nē. Šitā dara pedofīli? Nē, tad, ja paēd šokolādi, tad paliek pārāk labestīgs.
Tā kā pedofili. Okay. Tu biji iekšlietu ministrs, pareizi? Jā. Nu, tad tu ar Baņģugāniem esi saticies, pareizi? Jā. Bet tu esi vecais čekists, pareizi? Nu, loģiski. Tikai neskāpēc. Pats interesantākais, runājot par čekistiem, ir sekojoši. Tad, kad Latvijā man taisīja par čekistu, ja, čekistu mūzika, jā. Bet man bija liegums iebraukt Krievijā. Tagad tev Latvijā tas ir. Bet tas bija pirms, tu jau nemāki izreikināt, un tā 96. gada vai ne? Nē, grūti ar matemātiku. Jā, pirms 20 gadiem. Jā, labi, jā. Tātad tu esi čekists? Nē. Nu, kā nē, Jāni? Kā nē? Nu, es skatos tavu to CV, es skatījos. Tu esi jūras kara flotes, kara politiskais stūrmanis. What the fuck? Kas tas ir? Ko tas nozīmē? Tas tev rakstīts ir tavā... Tas pat tev ir rakstīts tavā vizītkartē. Tu internetā esi bijis. Muļķīgs. Wikipēdija esi dzirdējis? Nē. Wikipēdija Jānis Ādamsons no Saskaņas nav dzirdējis. Cik tu gadus jau esi saimā un Wikipēdiju neesi dzirdējis? Runājot par Wikipēdiju, es neesmu lasījis tās muļķības, ko tur raksta. Kas tas ir? Tu vispār vari iztulkot, kas ir kara politiskais stūrmanis? Jūras kara flotes, kara politiskais stūrmanis. Nav nejausmas. Tu uz zemudenēm biji? Nē. Uz kā tu biji? Uz virsūdens kuģiem, un es dienēju jūras robežsargos. Tā ir tomēr neliela, bet milzīga. Tu esi kapteinis, tā kā vecais. Tā kā... Jā, es biju kuģu komandieris, loģiski, un beidzu darbu kā liela mācība. Bet tu esi čekists? Štāba priekšnieks. Tu tikko teici, ka tu esi čekists? Nē. Bet tā sanāk, ja tu esi bijis tur kā liela štāba priekšnieks, tad tu sanāk, es čekists, tomēr gribot, negribot. Nu kā, nu? Да врешь ты все. Tā nesanāk gadījumā. Nē, man jautājums, ja tu kā čekists, kā tu vari saimā tad strādāt? Jo tev tur bija kaut kāda izskatīšana par to, ka tu it kā esi čekists. Jā. Kurā gadā tas bija? Tas bija sākot no 96. gada paralēli gāja un bija punktu pielikt Strasbūras. Man bija 16 gadi. Strasbūras tiesa 2008. gadā, kura atzina, ka tas 2008. gadā? 2008. 12 gadus? Jā, bet paralēli vēl gāja veselu virkni citu lietu. Bet tu visu laiku tā kā turies pie tās saimas, tā kā zobos, ja zobiem ir, cik reizes jau es biju sasaukumā? Pat neatceries. 4. Tātad par to 4 reizes tu esi bijis. Labi, man tev jautājums tāds. Man ļoti uztrauc manas valsts Latvijas drošība. Man arī. Pagaid, tev uztrauc Saskaņa un tā drošība. Man liekas, mums pilnīgi kardināli pretie domājam par drošību. Absolūti garām. Jūs vēlētos bezvīzu režīmu ar Krieviju, pieņemsim. To vēlas Eiropas Savienība. Tagad to vēlās, tātad Eiropas Savienība, Džeki, jūs dzirdējāt, ja? Eiropas Savienība vēlās bezvīzu režīmu ar Krieviju? Šajā gadījumā es tev ieteiktu tomēr palasīt internetu. Pagaid, tu man tikko tā teici. Es vienkārši atkārtojos. Pilnīgi pareizi. Nopietni? Eiropas Savienība gadus 6 kopumā ir strādājis pie tā, lai ievies bezvīzu režīmu ar Krieviju. Bet nu ne jau, ko tu tagad stāsti? Mēs taču pilnīgi par pretējām lietām šobrīd runājam. Par kādām? Mums ir absolūta pārliecība, ka tā nedrīkst būt. Jo es tev tagad izstāstīšu, kas notiek. Bet tu pirms tam, kā iekšlietu ministrs bijušais, un 25 reizes jau esot saimā, pastāst par armiju, ko tu domā? Par kuru armiju? Šoreiz par Krievijas armiju mēs nerunāsim par Latvijas. Jo es saprotu, ka tev jūka viņas. Nē, Amerikāņi, если надо, мы можем по-русски, если легче. Ваня, ты же Ваня, правильно? Lieta tāda, ka runājot par mūsu bruņotajiem spēkiem un vispār par nacionālo drošību kā tādu, tad diemžēl jāatzīmē, ka 90. gadu vidū mūsu kaujaspējas bija daudz lielākas nekā tās ir šobrīd. Diemžēl. Turpin, lūdzu. Un ja 90. gados ļoti liela atspaidu, lai ieviestu drošu situāciju valstī, un liela atbalsts sniedza arī. Šī tiešām bijusi meliem pilna nedēļa. Jāni, arī novērtējums Latvijas armijai. Novērtējums. Tu esi bijušais armijnieks, tu zini, kādai jābūt aptuveni ir armijai. Vai es esmu čekis vai armijnieks? Pagaid, tas jau viens otru neizslēdz. Neizslēdz. Kā nevar būt? Tad vai nu čekis, vai nu armijnieks, vai ap divi. Nē, izslēdz gan. Vakar bija tāda diezgan interesanta diskusija par Latvijas televīziju. Bija Edvards Lūkas tāda džeka intervēja. Neteikšu kas, jo sieviete neatbild uz jautājumiem, kuri viņi uzdod viņai ļoti daudz ārzemju latviešu. Es domāju, ka
Dagiļa sieva pats zina, pa kur es runāju. Tātad Lukas pateica tādu lietu, ka pirmkārt vajadzētu uztraukties nevis par to, ka sekos Krievijas militārs trieciens, Jānkā, bet par iejaukšanos Latvijas iekšpolitikā. Notiks etniskā šķelšana, informatīvā propaganda, organizētā noziedzība, korupcija. Es domāju, ka jums ir plāns, kā šo valsti ieņemt un padarīt viņu nelatviešu vairāk. Izbeidz nodarboties ar muļķībām. Nē, nu tā ir sofistika. Okay, es tev došu nojās argumentus. Lieta tāda, ka zemesardze kā klasi, diemžēl sāk iznīcināt mūsu tā saucamie urā patrioti ar Kristovski un pēc tam pabriku priekšgalā. Mūsu armija, jā. Okay, jā. Latvijas armija. Bet mēs tagad jau nerunājam par armiju, mēs runājam par tagad būs vēlēšanas un kā. Dāmas un kungi, skatieties, ko man Mārtiņš salīmēja, bet patiesībā es jau daudz domāju, ka man cits cilvēks šīs te kolāžas taisa, tas tiešām esmu es. Es jums parādīšu kaut ko. Jā, tu skaties arī. Es domāju, ka šeit ir ļoti skaidri redzams, kas te notiekās. Tātad šis raidījums ir ļoti, ļoti nopietni jāņem. Es saprotu, ka var te hēlīs vai nehēlīs un pa pedofīliem, bet patiesībā ir ļoti nopietna lieta. Tāpēc arī šeit ir Jānis Ādamsons, kurš varbūt man varētu mēģināt izskaidrot, kā cilvēks no iekšienes. Dāmas un kungi, tuvojās vēlēšanas jau nākamā sestdien. Un ir visi šie tā saucamie reitingi un tā tālāk, par kuriem mēs obligāti parunāsim, bet te ir milzīga bīstamība. Jums būs jāpierod pie šīm skaņām, jo viņām ir jāskan jūsu galvā. Mums ir ļoti, mums draud. Mums draud Latvijas pazaudēšana absolūti un konkrēti. Skatieties, kas notiek. ZZS grasās izvirzīt amatām premjera kandidātām amatām Lembergu. No sirds Latvijai šīs te grupējums, jā, ar sudraba priekšgalā, viņi ies koalīcijā. Plus koalīcijā, protams, ka viņi ies ar saskaņas centru, un tad mums Latvija vairāk nav. Elementāri matemātika. Nu, kurš to saprot? Jāni, kā tu šo skaties? Es gribētu atcerēties vēlēšanas Rīgā, kad ar tādiem pašiem saukļiem biedēja, ka ja saskaņa nāks pie varas Rīgā, tad mēs zaudēsim Rīgu. Diemžēl Daugava netek uz otru pusi. Es atvainojos, kā šo te nosaukt? Ušakovs, jūsu Dievs tēvs debesīs. Pastieties, Jāni, un visi saskaņas partija, visi pārējie, par ko ir runa? Viņš taču nesen bija, viņš ar Medvedevu, viņa draugi, Putins, tu pats var atbild no sākuma. Tu gribi teikt, ka mums Krievija nav šobrīd, mums nevajadzētu uzpasēties ļoti, un ko es tikko pa Lūkas izlasīju par iekšējo politiku? Pirmkārt, mums vajag uzpasēties no saviem idiotiem, kas ir pie varas. Sāksim ar to. Jā. Tātad, jā, es par tiem kangariem gribu paturpināt, par tiem kangariem. Jā, pilnīgi pareizi. Ok, es nekādā gadījumā neaizstāvu neko no vienotības. Nē, bet es esmu pārliecināts, kad mūsu lielākā bīstamība ir iekšējās šīs te kangaru lietas. Tāpēc, ka tas, es nezinu, kuram idiņam nav skaidrs, ka saskaņa draudzējās ar Krieviju. Kuram? Jūs man parādiet, kuram? Nu, atbild man. Man personīgi. Tev, protams, tu esi izņēmums. Nu, jā, nu. Protams, bet es domāju, ka visiem pārējiem, kuriem ir kaut kāda apjausma, cilvēks vienkārši turās pie šī te savu krēsla, acīm redzot, bet tā ir milzīga bīstamība, kas šobrīd te notiekās. Par Ingu un Sudrabu viedoklis tev ir? Jā. Stāsti. Ļoti toleranta, gudra sieviete. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Ļoti toleranta, gudra sieviete. Jā, stāsti turpin tālāk. Kura ir ļoti daudz darījusi Latvijas valsts labā. Piemēram, uzbūvēja Dienvidu tiltu un nekas nav izdarīts, vai ne? Dārgākais tilts, manuprāt, visumā. Bet viņi bija kontrolētajā laikā. Neskāpēc aizmirstiet, ka pie šī tilta būvniecības stāvēja kas? Tie paši nacionāļi, tas pats jaunais laiks. Es nekādā gadījumā neaizstāvu šo te. Bet es mēģinu pateikt, dāmas un kungi. Bija tieši viņi, kas to izdarīja. Es mēģinu jūs pateikt tādu lietu, ka sūdz ar to kaimiņu. Nopietni, nebalsojiet par to kaimiņu, ja es jums tik ļoti riebjos un tā tālāk un joprojām. Bet šeit uz kārts ir mūsu valsts nākotne. Es skatījos šos te visus datus, vai ne, par to, kā, kur te kas un ko.
balsos. Es skatos, ka it kā sudraba ir tagad pārkāpus tur kaut kādu 5%, 7, 9, 20, nav svarīgi. Īsāk sakot, tā ir lielākā bīstamība. Es saprotu, ka varbūt šis te elektorāts, kas mani skatās, viņi nebalsos par saskaņu, bet jūs nedrīkstat kaut kādā protesta balsojumā balsot par sudrabu, jo tā ir mūsu valsts bīstamība, manuprāt. Vai jūs, Jāni, vai tu zini, no kurienes sudrabai nauda nāk partijai? Pat neesi interesējies. Es tev pastāstīšu. Kā tev patīk šī kolāža? Un ko viņi varētu nozīmēt? Es tev pastāstīšu. Jā. Skaties, tātad mēs esam jautājuši daudz, un dikti arī žurnālisti ir jautājuši par to, kas dod naudu šai tai partijai. Jo ir saziedot 400,000 eiro, kas ir tā kā tie griesti, un tie cilvēki, kas ir ziedojuši, tie ir pensionāri, kas ir noziedojuši 16,000, bet viņam pensija 300 eiro. Viņš noziedojis tos griestus, 16,000 griestus. Visi šie te jocīgie ziedojumi, tie cilvēki, kas ir izstājušies entijā ārā, par kuriem nerunā, par to, ka cilvēki kādi, ar kuriem nesen satikos televīzijā, tur direktors bija viens, ja, kurš arī nav tīrs. Un man ir jautājums, pats tu redzēji, vai ne, mēdījos, kādā veidā mums te stāsta sudraba, ka nav lidojis uz Krieviju, kad nav ar šo te Gavrīlovu bijusi veikalā un tā tālāk. Nu, ka tas viss ir bullshits. Tu šis lietas kursā par šito visu. Jā. Vai ne? Tavs viedoklis, kāpēc viņi melo? Bet es nezinu, vai tā bija viņa. Kā to var pierādīt? Tikai pie veselā saprāta. Tikai pie veselā saprāta. Manuprāt. Tad pie veselā saprāta. Tā tad atgriežamies šeit. Pirmkārt, vai kādam cilvēkam liekas lidot jebkurā virzienā? Nav. Nē. Ja? Ja tā ir viņa un viņa ir samelojusies, tā ir viņas atbildība. Es netaisos neviņu attaisnot nekā. Bet ir problēma. Nav problēma. Skaties, kāda problēma ir. Cilvēki man uzticās, balstoties uz to darbu, ko es darīju iepriekš. Un viņu šitām lietām viņa iet uz to veco uzticību, ka it kā viņai uzticās. Saproti, patiesībā visur tiek ņemta viņa. Visur tiek likta, visos reģionos, visur liek sudraba, kaut gan viņa kandidē no Rīgas. Tikai viens cilvēks, saprot, par ko ir runa. Un runa ir par to, ka uz šo te, tas ir tāds Griguls princips. Tas ir kā Griguls. Pagaidām. Dod Dievs, lai es kļūdos, ja? Bet pie šādas pieejas, ja mēs runājam par partijas būvniecību, tad mēs nonāksim pie tā paša, pie kā nonāca Zatlers, kur uz urā aizgāja. Starp citu, to pašu Zatleru, kā bijušo valsts prezidentu, vajadzēja jau sen saukt pie krimināla atbildības par valsts apvērsumu. Okay, un arī es gribētu viņu saukt pie atbildības par to, ka viņam ir dzīvoklis par manu naudu. Tālāk, ja mēs runājam par šiem te ierēģiem, politiķiem, kas tiešām biedē, vai tiešām tu nesaproti elementāru lietu? Stāsti. Tagad mēs biedējam visus Puķins, Krievu un tam līdzīgi. Paši neesam izdarījuši elementāras mājas darbus. Mums nav 2% no IKP uz drošību. Pat ja šodien iedodam 2%. Mums tā vai tā tas nekādā jēgā. Nē, iet runa par ko citu. Mēs neesam spējīgi apgūt. 95. gadā tika pieņemta valdībā, kurā es biju, koncepcija par pretgaisa aizsardzību. Viss tas, par ko tagad mūld, jau tika pieņemts 95. gadā, ja sākam runāt nopietni. Visas reformas un tam līdzīgi tika pieņemts, kas ir izdarīts. Tie paši urā patrioti, kas mums vadīja aizsardzības ministriju, ir viņu noveduši līdz kliņķim un zemesardze, par ko es arī runāju. Ja? Viņi praktiski ir bezspēcīgi. Mēs runājam par to, ka mums ir armija. Mēs nesāksim runāt par to, ka mēs pērkam 30-gadīgus vecus chlamus, par miljoniem. To mēs vispār neaiztiksim šo tēmu. Tas ir pakaļā viss. Mēs esam nopirkuši 30-gadīgus chlamus par 40 miljoniem. Ārprāts, kauns, negods, zarāza. Jautājums ir par to, ka mēs šobrīd cilvēki tiek mālēts, viņiem acīs, viņiem sudraba šobrīd ir visur. Viņa ir uz visām reklāmas vietām. Tā nauda, kas ir izterēta, ir bezbožna, milzīga. Bet jautājums par to, no kurienes tā nauda nāk, es tev izstāstīšu. Un es tev saku tā, tikai man liekas. Vai tu esi kaut kur pēdējā laikā pamanījis kaut ko, ka Šlesners varētu tā kā nogaist maliņā, ne? Nav tā? Nav dzirdams vairāk. Nav dzirdams ar visu godu. Godīgi sakot, man neinteresē ne sudraba, ne Šlesners. Es tev uzdevu jautājumu, vai tu neesi pamanījis, ka viņi tā kā pagājuši maliņā ir? Nu tā kā neatzīst tām debatēm tik bieži, tā kā to sudrabu un tā tālāk, tā kā, nav, ne? Grūti pateikt. Nav, ja? Es domāju, ka pārējie ir pamanījuši. Kam pieder avīze, zini?
Jā. Kam pieder? Tam, kam pieder. Tur rakstīts. Nu, saki. Nezinu. Tu taču, Jāni, tu strādā Saeimā miljonus gadus. Kam pieder diena? Nezinu. Man tas neinteresē. Jāni, Да врешь ты все. Jāni, kam pieder diena? Nezinu. Īsāk sakot, mēs te zinām, suņbūdas skatītāji zina, kam pieder diena. Manuprāt, diena pieder 3A. Varbūt. Rekur ir 3A pašā augšā. Viens ir Aivars, Ainārs un Andris. Tad viņiem pieder 2 uzņēmumi, manuprāt. Ir diena un ir arī tirdzniecības osta. Un tagad ir 3. uzņēmums, kas saucās No sirds Latvijai par visiem šiem logo, vai ne, ka tas logo ir ņemts. Tas ir tāds produkts, tas ir uz vēlēšanām. Pēc tam mēs par šo kundzi, ja viņa netiks iekšā, jūs par viņu nedzirdēsiet. Tas apmēram šādi ir. Vienas nakts, meitene. Un viss, un viņa nebūs vairāk. Bet jums ir šī milzīga lieta, jo tā nauda, no kurienes nāk, tā nāk no, manuprāt, šiem te 3 cilvēkiem. Un arī no Savicka kunga, manuprāt, un tā seja, manuprāt, ir, Džeksta cigāri vienmēr omulīgs. Ir Jūlijs un kampaņas taisa visu draugs un atsuraugs Ēriks Stenznieks, manuprāt, gan Sudrabai, gan arī Šlesaram. Un rekur tas gala produkts arī ir. Tagad ir tā, ka ar šo te reklāmas pīķi, ko iegāž iekšā, var dabūt to 7-8%, jo cilvēku var uz reklāmu paņemt. Es netieku, jūs man vairāk, dāmas un kungi, neredzēsiet kaut kādā sabiedriskā mēdījā, kurā tiešraidē, es domāju, 100 kaut kāds laiks būs, jo man neņems tagad, es esmu pat daudz jau pateicis. Bet runa ir par to, ka šī te lieta, dāmas un kungi, ir ļoti bīstama. Mums vienkārši ir jāiet vai nu zemesardzē, tas stāties iekšā, ja arī braucam uz īriju, uz Dublinu prom. Jā, bet... Jāni, kas ir pedofils Saeimā? Klausies, tu ļoti daudz runā par drošību, par draudiem un tam līdzīgi. Jā, man tiešām tas uztrauc. Man tiešām uztrauc tas, kādā veidā tiek manipulēts ar cilvēks domāšanu, ar cilvēkiem. Jā, jūs to pašu darat. Es domāju, ka šī jums ir sen sarunāta lieta. Jūs esat koalīcijā ar Ingūnu, ja viņi tiks iekšā. Nezinu. Bet kā tev liekas? To risinās tie cilvēki, kuri arī būs ievēlēti. Labi. Okay. Labi. Pagaidi. Mēs sākām runāt par vienu, kā Krievi saka, Zulpakoja. Un aizgaidālāk. Za zdravie. Un aizgaidālāk. Jā, tā mēs darām. Tās viņi būtu noteikti. Un tad ir jautājums, kas man šobrīd uztrauc, ja? Ka daudz it kā runājot par Krievu draudiem un tam līdzīgi, tai pašā laikā pakluso tiek izpārdota Citadele. Bezspriģels. Jā, un cik tas maksā? Ja tur iegulda 1 miljārdu. Nē, 1,7 miljārdu eiro, vai ne? Un mēs esam atpakaļ dabūjuši 60 miljonus, man tā šeit. Tas ir 30 reizes mazāk. Bet, kad sākās mums tā visa krīze, ja paskaties, kā tad tas notika, kādā veidā mums tie saucamie kangari atbalsta mūsu valsts. Pirmais tranšs pataisno. Piekrītu. Tūlīnās mēs paturpināsim par šo te. Es tev absolūti piekrītu. Tas, kas notiek Citadele, tā ir izzakšana vislielākajā mērā. Bet piekrītu. Tas ir tieši tas draudz. Bet man ir jautājums, bet kāpēc tad, tas ir iekšējā politika, tas tā ir. Es jūs tagad sagatavoju pēc mēneša, kas notiksies. Iekšējo politiku nevar novilkt šobrīd tās situācija tāda, ka iekšējos un ārējos draudz svītras nav. Viņa ļoti labi miedarbojas. Dāmas un kungi, šodien ir 24. septembris. Šodien Inbox LV visi lietotāji ir saņēmuši vēstuli personīgi no Nīla. Tas, kurš Ušakovs. Tu arī saņēmi tādu vēstuli? Es vēl neesmu lasījis. Nīls aicina visus tikties Doma laukumā svētdien. Jā, noteikti. Man ir, un runa par šo te Citadeles lietu. Jā. Es piekrītu, tas viss ir negodīgi un tā nedrīkst būt. Un tik slepeni tas tā nedrīkst būt. Bet, Jāni, cienījamie un cienījamās, kad es par to runāju? Tu pats to raidījumu esi redzējis. Tu teici, ka tu godu man esi redzējis? Redzēji. Jā. Vai es par to runāju tur? Jā. Kad tas bija? Tas bija, manuprāt, kad mēs atsākām sezonu, kad mēs atsākām jūlijā, ne kaut kādā. Jūlijā mēs atsākām sezonu, tagad ir septembris. Kāpēc tik ilgi viss ir klusējuši? Un tagad, kad jūs paši esat bijuši pie tiem lēmumiem, jūs jau, ko tā putra tika vārīta, jūs to zinājāt. Jūs tajā saimā sēdējāt. Un tagad tikai, kad visi jau ir pakaļā, jūs tagad sasautat, tagad ejam visi mītiņā. Muļķības.
Kāpēc tas netika ātrāk darīts? Tika darīts. Kāpēc kaimiņš Pagaid, nevajag piesavināties visu lauku. Es negribu piesavināties, es esmu par vienu lietu. Ka saskaņas frakcija nevienreiz cilāja šos jautājumus, ir pieprasījumi attiecīgi par šo tēmu. Tāpat arī ir man absolūti kā nodokļu maksātāju neapmierina tas, ka es līdz šim brīdim nezinu, kādā veidā tiek tērēta nauda par zemes, cik mēs esam pārdevuši zemes hipotēku banku. Ja? Kurā ir Dombrovska portfels, vai ne? Tas 3A. Pareizi. Nākamā raidījumā. Jā, turpin. Un tās ir tās lietas, kad cilvēkiem smadzenes tiek skalots ar kaut kā... Visiem tikai piķis taču Mani? Nē, es domāju, tajā galā, pa kur tagad runā. Jā, un pakluso, ja Krievu draudi, to es dzirdu visu laiku. Bet tā realitāte mums bija cita, ka jāsāk pašiem no sevis. Ja mēs gribam dzīvot drošā valstī, tad mums ir arī jābūt normāli. Ar ko jāsāk? Ja runājam par drošību, ar Saskaņa aicina par to, lai visās skolās beidzot tik pasniegt militāra patriotiska audzināšana. Mums nevajag kaut ko mācīties no kaut kādas Ļeņina rakstus, nevajag aiztikt. Nevajag Ļeņina rakstus aiztikt. Uzturēšanas atļaujas vajag pārdot. Tas ir pieņems likums. Es tev jautāju. Man tas jautājums saistībā ar drošību. Es tev jautāju, vai uzturēšanās atļaujas vajag pārdot? Jā. Vajag. Pa cik? Ja nekļūdos, 150,000 ir noteikti šī te. Bet kā tev liekas, pa cik? Lai viņi arī paliek. Jo, teiksim, šiem te kungiem, vai ne, Šlesers man pats stāstīja, ka, ir jābūt krietni lētāk. Krietni. Šaubos. Nē, es tev saku, es dzirdēju, es ar viņu runāju, es nebiju aizmirsis. Es esmu tajā komisijā, kur šos lēmumus arī izskatu. Tas ir komisijā, bet Šlesers bija mans te stāstījis. Nē. Es runāju par to attieksmi komisijā. Un komisija arī šie visi cilvēki pieņem lēmumu. Šie visi cilvēki, kas ir šeit, viņi visi ir par to, lai būtu šīs uzturēšanās atļaujas pēc iespējas mazākām naudām. Rekā arī ir par to bezvīzes režīmu ar Krieviju. Un šī ir ļoti liela bīstamība. Lūdzu, sakiet savām mamām, tētiem, kas neskatās suņu būdu, vecmāmiņām, visiem pārējiem, ka nedrīkst balsot no sirds Latvijai. Dieva dēļ, lūdzu, nē. Tas ir ļoti bīstami, jo tas būs tā kā, es jums vēlreiz saku, šī ir viselementārākā matemātika. Kur augšā stāv avīzes, kas pieder vieniem no šiem, jūs redzat visu. Mēs zinām ļoti labi, ka, manuprāt, neatkarīgā pieder Lemberga kungam, par to taču visi runā. Tas jau nekas, ka visi, bet arī šeit to runā. Tad mēs jau dienu arī esam noskaidrojuši. Tirdzniecības arī. Nesen es vakardien skatījos fakti, vai ne? Ir tādi Latvijas fakti, kas taisa tās te aptaujas. Un ir tāds džeks, kā viņam vārds ir Aigars Freimanis, kurš ir pateicis, ka tur Ingūnai ir 8% un reģioniem tur 2% kaut kas tāds. Bet patiesībā izrādās šis te Latvijas faktu džeks, viņš ir dienas galvenais redaktors. Un par ko tam mēs runājam? Par kādu godīgu vai atklātu veidu faktiem. Es esmu arī dzirdējis, ka, lai nopirkt 1%, vajag samaksāt 1000 eiro. Jāni, kādu tu gribētu Latviju redzēt? Normāli, attīstītu, draudzīgu, drošu. Kādā valodā tu gribētu, lai šeit runā? Tajā pašā valsts valodā. Kādā tā ir? Latviešu. Ja tu to nezināji? Nē, es vienkārši pārjautāju, gadījumā, kas jau, kāda mums būtu naudas vienība? Tāpat eiro. Bet es balsoju par to, lai paliktu Lats, lai cik dzīvē nebūtu. Labi, bet par to vēstuli, ko Nils, vai ne? Tā ir vēstule, kas patiesībā apakšā bija rakstīts, ka tas ir Saskaņas reklāma maksā partija Saskaņa, un visi šie te inbox lietotājs, un cik tas maksā, kā tev liekas? Man liekas, kaut kāda, nezinu, kaut 8 eiro man tā, es domāju 1000. Tagad viņiem visapmeklētākā mājaslapa Latvijā inbox ir. Jā. Lūk. Un tāpēc arī tas viss ir aizsūtīts, bet man ir vēlreiz jautājums, kāpēc tikai tagad? Kāpēc es par to Janka runāju tad jau? Pagaidi. Un es esmu pareizs džeks no ielas. Nē. Es vēlreiz uzsveru. Ja tu paskatīsies atskaits to, kas ir fiksēts Saeimas stenogramās, tad tu redzēsi, kad Saskaņa ir cēluši šos te jautājumus. Lai paceltu šo te jautājumu, nobloķētu kādu likumu, ir nepieciešams vismaz 1/3. Par ko tu Janka balsos? Vēlēšanās? Nē.
Nu, jā, protams, ka vēlēšanās. Kas te pa jautājumu? Tu man kam uzdod jautājumu, tik man domā atbild vai kā? Par ko tu balsos? Par saskaņu. Par saskaņu. Par sevi balsos. Tu esi 4. vietā no Vidzemes saraksta, pareizi? Jā. Okay. Tev ir augsts numurs, tu gribi atkal, tu kaut ko vēl dzīvē citu māki darīt kādu vai, nu, tu par tiem pedofīliem esi atmiņā palicis, nu, ka tu tā kā norāji. Tu pistoli tagad ir? Nevienu. Tev ir atļauja, ja? Jā. Tu esi nošāvis cilvēku? Nekomentēšu. Johaid, man bail palika. Tu esi nošāvis cilvēkus? Man nav bijuši killeri vēl šeit. Es neesmu mednieks. Nē, es saprotu, bet, nu mednieki vai tad, nu... Bet es teicu, nekomentēšu. Bet tu esi novācis cilvēku. Nu, kājā esi iešās? No? Bez komentāriem. Nu, pastāsti. Nu, beidz, tu kā vecais, es tev 100 punktus saku. Nu, pasaki, nu. Nu, beidz, uzreiz būs džeks. Klausies. Nu, tev tagad arī līdzi pistoli. Tu redzi? Nē, es neredzu, bet mašīnā vai jakā. Nu, varbūt padusē. Bet runājot par pedofīliju. Jā, jo tu paliki atmiņā ar to. Saprot, nu, es pats atceros, ka bija 16 gadi, tu stāstīji. Bet nes kāpēc neviens negrib pieminēt tos laikus, kad gada laikā iekšēt ministrija, policija un cepuru nosviņiem tika galā ar reketu kā klasi. Jāni, tas bija pirms 20 gadiem. Pilnīgi pareizi. Man bija 13 gadiņi. Tad nākošais. Kāpēc tu neuzdod jautājumu, kāpēc mums nav čečenu organizētās noziedzības Kāpēc mums nav čečenu organizētās noziedzības tādā līmenī kā Krievijā? Nē, tādā līmenī kā Lietuvā. Kā Lietuvā, jā, atvainojies, pārteicos. Jā. Un it sevišķi kāpēc arī mums nav čečenu organizētās noziedzības? Tāpēc, ka ļoti perfekti nostrādāja savā laikā drošības policija. Ir Džeks Ruslans Abdulas Līmovs. No. Nu, viņš tā kā nav neko. Viņš tā kā čečens ir, vai ne? No. Nu, viņš ņemās kaut ko darās. Viņš jau biznesmens ir. Es vienkārši jautāju. Bet man nepatīk tas, ka tāds čečens uzreiz ir apdraudējums. Tāpēc, ka tas tā kā Latvijas uzreiz, vai Zāglis pieņemsim. Kāpēc tā ir? Kāpēc tāds stereotips ir? Kāpēc reiz par čečeņu? Kāpēc nerunā viņus par itāļu mafiju? Nē, tu jau man neļauj pabeigt. Sapavērt? Es kafijas atdzēru. Tad nākošais jautājums. Kāpēc mums nav tādas bēgļu plūsmas, kā tā ir Lietuvā vai Igaunijā? Nu, tad atbild uz tiem jautājumiem. Bet atbildi ir tieši tā, ka tam pamatu visi ielika vēl 94. 95. gadā. Tad var teikt, ka tas viss stāvs ir 20 gadu lietu, jā? Pilnīgi pareizi. Un arī pamati, lai mēs justos droši, bija ielikt 20 gadu atpakaļ. Un ja pēc tam viss šīs lietas tiek sačakarētas, piedod man. Ja? Ne no manas atbildība prasīt. Tu ļoti augstu vērtē mūsu prezidentu, pareizi? Jā. Prezidents lūgs Lembergu sastādīt valdību pēc vēlēšanām. Pārliecināts Bilēvičs, Apollo, vakar vai aizvakar. Iedomājieties situāciju. Es jums saku, Lembergs pa premjers. Lembergs premjers. Kustība no sirds Latvijā ir iekšā, tā partija. Ja? Protams, ka būs šīs, jūs padomājiet paši, jūs pajautājiet mamām, tētiem, brāļiem, māsām, kas tas tāds ir. Kā tev liekas, premjeras Lembergs? Tavs domas? Mazliet sāksim ar ko citu. Nē. Pagaid. Mums Kariņš sāksies. Kariņš? Jā. Ne jau Krišjāns, bet reāls. Kariņš sāksies, ja mēs būsim turpināt, būsim tādi paši idioti kā līdz šim. Tagad, tā kā līdz šim. Klausies, 20 gadus vajadzēja, lai pielekt, beidzot es komisijā izdzirdu, ka mūsu ģenerālis paziņo, ka armijas pamats ir specvienības. Mums ir viens Džeks no specvienības. Jums ir Reku Džeks vārdā Raimons Rubļovskis. Viņš ir no specvienības. Nē. Nu kā, viņš ir apvienotā štāba strateģiskās plānošanas departamenta Džeks, nu. Viņš ir saskaņas centra biedrs. Pagaid. Viņš bija Saeimas drošības dienesta priekšnieks. Bet īsā sakot, viņš nav Džeks no spēcvienības. Atvaino, bet tā vai tā viņš ir informēts, zinošs, profesionāls savā lietā. Pulkvedis. Reku viņš ir formā. Pulkvedis. Pareiz. Un viņš ir jūsu biedrs. Tavai zināšanai es esmu jūras kapteinis. Es saprotu. Es jums tagad par ko runāju. Es ļoti atvainojos, ka par lapiem. Bet šī ir tā lieta par tiem kangariem, ja mēs varam tā runāt. Jāņa acīs kangari ir koalīcijas valdošā partijas. Manās acīs tas, kas es viņus tur vairāk nešķiroju.
Es tiešām jau es esmu tik dziļi ieurbies šajā visā lietā, ka es vairāk nešķiroju, jo tās partijas ir praktiski vienādas. Manuprāt. Un tas, ka tu saki, es domāju, ka mums ir ļoti jāuzmanās no šiem iekšējiem kangriem. Tu saki, šīs te partijas, es atkal saku, tā ir jūsu partija. Tā ir tava uztvere. Jūs saprotat, kas Jānka, skaties. Tagad tā, ienāks iekšā Krievi, vai ne? Jūs tagad pieņemsiet Saeimu, pieņem lēmumu. Viņš ir ātri pieņemt lēmumu, ka tagad būs, zini kā, tagad mēs runāsim visi krieviski, vai ne? Nu, pieņemsim, tas ir viens balsojums, un viss notiek. Pareizi? Nu, tā ir. Nu, es meloju vai nemeloju? Melo. Labi. Man pazūd lapu vien. Ja es meloju, tad iedomājies, ienāks iekšā Krievi, vai ne? Un tagad, nu pieņemsim. Nu, mums te būs tā guberņa, mums būs guberņa, ja tad? Tu uzdod jautājumu, es pats arī atbildēju. Es nezinu, par ko tu murgo šajā gadījumā. Mums nevarētu būt guberņi šeit. Nu, Krievijas, Latvijas, Krievijas, Rīgas guberņi. Nē, mēs varam jau turpināt biedēt cilvēkus. Ja, un tai pašā laikā atkal būs mums ekonomikas ministrs Kampars, kurš brauc uz Maskavu vienoties par gāzes cenām. Un beigās viņš piedāvā Krievijai gāzes cenu lielāku nekā Jāni, tu esi bijis Krievija. Jā, tā ir taisnība. Ja tu būtu bijis balsojumā par Latvijas neatkarību, tu nebija tajā balsojumā, vai ne? Es nevarēju būt. Jā, par to ir runa. Par ko tu balsotu? Par neatkarību. Pie kura pieminekļa tu ej? Pie pareizā. Kas ir par pareizo pieminekli? Nu, varbūt tu ej pie Leņina pieminekļa. Mums ir vēl Leņina pieminekļa? Es nezinu. Bet tu zini, kur viņš ir? Nezinu. Pie kura pieminekļa tu ej? Pie Brīvības. Pie Brīvības pieminekļa. Kur viņš atrodas? Varbūt tavās mājās. Arī? Jā. Arī manā sirdī? Manā sirdī viņš atrodas pietiekoši sen no tiem laikiem, kad tu vēl nebija dzimis. Tā varētu būt. Tad tu man neatbildēji uz jautājumu par to, kādā veidā Latvija tiek apdraudēta no iekšienes. Es visu laiku mēģinu to arī pamēģini ātri. Atbildēju. Jo man liekas, ka tev, ja notiksies tā, par ko es par to šausminos, ka Latvijā ir dikti, tad būs divas sliktas lietas, vai ne? Ždanokai nebūs darbs, vai ne? Un Dombrovskim nebūs darbs, vai ne? Bet teiksim, tie, kas ir tie nodevēji, tos jau neņem pretējās komandas. Es esmu dzirdējis, ka neaiztiek viņus. Tā kā tu nodevēs, kā nevajag aiztikt viņus. Nē, tos nodevējus jau, tie nodevēji būs pirmie, kurus arī paņems. Jo es reāli tos pašus skangarus. Ja lielākā daļa, hipotētiski mēs varam pieļaut, notiek kaut kādas nelabas lietas, tad ja lielākā daļa, tā skaitās Saskaņa un Nacionāļi, būs vienā frontes pusē. Saskaņa nacionāli? Jā. Saskaņa nacionāli. Viņi jau šobrīd dažkārt strādā vienā mājā, Antonis ielā 7. Jā, Tavai zināšanai, ka tev šņaps nav Krievijas. Spirits and wine, ruski grafīn. Es nelietoju. Lūdzu, paņem. Nelietoju. Tu pirms 12 gadiem tika arestēts, bet tev bija problēmas ar mašīnu un braukšanu. Jā, tā bija ļoti interesanta lieta. Jā, kad žurnālists ierodas ātrāk nekā policists. Jā, gadās. Bet tas ir tev. Nē. Paņem uzdāvinās sievai, nezinu. Sieva arī nelietoja. Kādam tev šeit, Ušakalam aiznes? To tu pats vari izdarīt. Man tev krekls ir. Lūk, šāds te. Tas tev. Lūdzu, ņemciet. Jā, pagriez otru pusi. Atvaino. Lūdzu. to es paņemšu labprāt. Man tev vēl ir no mydogtags.eu. Zini, ka ja nu gadījumā būs šitā te lieta. Es ceru, ka tā ir tikai sound efekta lieta. Tad tas ir dogtags, kas ir jākar kaklā. Viens ir tev, otrs ir gadījumā tu aiziet pie dieviem, tad paliek, tā kā viens paliek uz tā ķermenīša. Otrs aiziet pie radiem. Tas ir tas, kas ir man tev jāiedod, bet... Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Jānka. Jūs iesiet tajā, jūs iesiet to sudrabu, pareizi, ja viņi tiks iekšā? Mēs turpināsim par nacionālo drošību vai nē? Nē. Tad, kad sudraba ievēlēs, tāpēc, ka mēs nevaram izsākt, ka tā būs tāda pat problēma, kā bija ar Zatuleru. Sāksim ar to. Jā. Bet tu zini, ka sudraba jau tur neko nelēmj. Sudraba ir... Sudraba... Vienas nakts,
Sudraba ir seja. Man visvairāk kaitina tas, ka mēs visu laiku, 20 gadu laikā, mēģinam pielikt kādu klišeju cilvēkam, un tad paši sevi par to kurienes nāk nauda, pārliecina. cilvēks mānās un melo acīs, skatāmies nepārtraukti. Viņa nav bijusi ar nepilsoņu tiesību cīnītāju Gavrīlovu veikalā. Viņa nav bijusi. Savu partiju viņa nav atņēmusi, paņēmusi Pagaidi, ar tur. kādu Gavrīlovu? Gavrilovs. Es sapratu, Nu, ka reku tas bildīgi. bija pavisam cits Gavrilovs. Pasties. Tur ir Gavrīlovs, tad viņi brauc uz to Krieviju pirms tam pāris ar privāto ļoteni. Viņa nesaka, no kurienes nāk nauda viņas partijai. Viņa vienkārši nesaka. Tie ziedotāji nav, tā nav taisnība, manuprāt. Un mēs visu laiku vienkārši tā kā, es nezinu, nevis mēs, bet cilvēki tic, neticiet, neesiet auni, lūdzu, neesiet auni. Tā ir ļoti liela bīstamība. Tāpēc, kā es jums mēģināju stāstīt, skatieties pavisam ātri. Grigulē tagad ir Eiroparlamenta deputāti, kur nenāc ne uz vienu runāšanu un tā tālāk. Bet cik bija piķis ieguldīts viņā iekšā, ka viņi bija uz visiem autobusiem un viņai to naudu, tā arī mums tas teica, bija Krūmiņš deva naudu, tur Lembergs it kā esot devis naudu, tas viss ir manuprāt. Bet viņas vīrs ir Mežēckis. Mežēckis ir Jūrmalas domē, Truksnim vietnieks. Ir tāda lieta, Jāni? Laikam nezinu. Kāpēc es zinu vairāk? Es nesaprotu. Ejam tālāk. Un viņš ir Mežēckis. Nē, pagaidi. Tevi interesē šis te? Man ļoti tas satrauc. Bet mani satrauc pavisam cits. Es tev pateikšu, kāpēc man tas satrauc. Tāpēc, ka Mežēckis ir bijušais vīrs, varbūt tagad es nezinu, šai te Grigulei. Un viņš šobrīd ir Sudrabas partijā. Bet mēs visi ļoti labi zinām par kādu sviestmaizi nesen. Krūmiņš dabūja savu īpašumu kaut kādu tur Jūrmalā, kur Truksnis ir šīs te mērs. Johaidī! Te viss savākās tā, ka tad vēl ir Ringolds Balodis. Šķēles bijušais vai tagadējais draugs, nav svarīgi. Tā ir milzīga bīstamība un mums šobrīd tiek bāzti acīs un ausīs visu laiku batoni. Es jūs esmu brīdinājis, lūdzu. Domājiet līdzi, balsojiet par kaut ko citu. Vienkārši lūdzu, lai nav šie te reitingi. Un neticiet tiem reitingiem. Tā viss ir. Ticiet tad, kad būs jau ievēlēts tās lietas. Un tad arī ticiet. Tu zini, baigi interesanti. Tu te runā par šķēli un tam līdzīgi. Bet es kaut ko neatceros, ka tie visi. Tikai tā lieta. Nē. Ka tie cīnītāji ar oligarkiem, kas ir. Ja? Kaut ko es viņus neredzēju 95. gada 21. decembrī, kad es uzsājos no Saeimas tribīnas par to, ka šķēli nedrīkst apstiprināt. Es tev piekrītu. Bet tieši kāpēc tu vairāk nē un nedari to? Nesaki. Kāpēc es to nesaku? Klausies un es tev pateikšu. 1 minūte, lūdzu, saki. Par ko? Par ko tu gribi pateikt? Tev veselu minūti, tu vari reklamēt sev, vari nereklamēt. Saki. Tev nav ko teikt. Ja mēs runājam par nacionālo drošību beidzot, ja, tavai zināšanai, kā domā, vai nebūtu jātiesā tie cilvēki, kas ir nolikvidējuši vienīgo mācību iestādi? Policija? Jā. Protams. Policijas akadēmija. Vai nebūtu jāsauc pie krimināla atbildības tie cilvēki, kuri pieļauj 13. janvāru mums? Kur tev bija? Tas bija par iekšlietu ministrs. Kas tas bija toreiz atgādājums? Ja nekļūdos, tā bija tāpat dāmīte mums. Kura? Linda Mūrniece. Mūrniece, ok, labi. Jā. Un tās pašas provokācijas uz Bauskas tilta ir vesela zinātne. Ja? Kādā veidā nepieļaut provokācijas lai to pūli izklīdinātu. Jā, piekrītu. Bet, dāmas un kungi, ja jūs gadījumā, un es ceru, ka jūs tā darīsiet, gribat balsot par mani, jums ir jābrauc un jābalso uz Rīgu, jo es esmu Rīgas sarakstā pats pēdējais. Ja jūs nepazīstat tos cilvēkus, ar kuriem es tur esmu, svītrojiet viņus ārā, pārbaudiet pirms tam googlēju, vai viņš tur, ko viņš ir, vai viņš nav, un lieciet tos plusus, kam jūs gribat, kam negribat. Varbūt vispār nebalsojiet. Es domāju par mani, ja? Bet katrā ziņā lūdzu, vismaz esiet tik mīļi no sirds Latvijā. Tā ir bīstamība. Ļoti liela bīstamība. Jāni, vai tu gribētu man kaut ko pajautāt? Jā, ko darīs Saeimā? Es pieskatīšu, lai man nebūtu tā, ka es pieskatīšu. Ko tad pieskatīsi? Es pieskatīšu tos te visu, lai nebūtu tā, ka pēc 3 mēnešiem pēkšņi jūs nākat ārā Citadeli, mēs te runājām. Jūs jau ātrāk to zinājāt. Tad es Zolitūdas lietu, Zolitūdas parlamentālā izmeklēšana, un šī te varas decentralizācija ir ļoti svarīga lieta, kā arī lobēšanas likums. Atbildēju 3 lietas. Pilnīgi pareizi. Lobēšanas likuma nekādīgi koalīcija nelaiž uz priekšu. Viņa projekts ir sagatavots jau 3 gadus atpakaļ. Un mūsu frakcija to atbalsta.
ko tu minēji, izmeklēšanas komisija. Zolitūda, jā. Kas notiek ar Zolitūdu? Kas notiek? Kas notiek? Kas notiek? Rīgas doma atvaino mani, šobrīd cīnās. Pagaidi. Viņi šobrīd cīnās ar cilvēkiem, kas ir cietuši. Viņi ir iztērējuši uz Erlandu Kalniņu, uz, manuprāt, 250,000 eiro. Nevis viņi paņēmusi visi atbildību un pēc tam cīnītos ar to, kas tur ir iesaistīti bijuši. Kāpēc piemineklis tiem cilvēkiem nav? Pagaidi. Es būšu cinisks tagad, jā? Paldies Dievam, ka mums bija paredzēts vēlēšanas pēc gada. Ja šīs vēlēšanas nebūtu, Eiroparlamenta vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, tad arī tie cilvēki nebūtu saņēmuši no valdības nekādu palīdzību. Tev ir kolosāls piemērs. Mālpils novadā, upes lejās, pēc vēlēšanām iepriekšējām uzsprāgs māju. Kāda domā, kādu palīdzību viņi no valsts ir saņēmuši? Vienīgi to, ko izdevās mums panākt. Klausiet, bet tā ir dažādi. Es sapratu, jā. Nē, bet. Tā nav dažādas lietas. Pagaid, nē. Cilvēku dzīvi nevar salīdzināt ar 1 vai 20. Nevar salīdzināt. Nē, cilvēku dzīvību nevar, bet valsts atbildību vajag. Tāpēc, ka valsti mēs veidojam. Kāpēc? Un savam dievam un cilvēkam, kuram vārds ir Ušakovs uzvārds, vajadzētu uzbūvēt šobrīd tiem cilvēkiem, kas ir gājuši bojā tajā Zolitūdas traģēdijā, kaut kādu pieminekli visiem. Bet tas arī būs. Kādu? Pēc cik gadiem? Tagad tu vēl 20 gadus būs nosēdējis. Es nesēžu. Es domāju, Saimā. Es strādāju. Bet tu esi sēdējis? Nē. Nē, es biju sēdējis. Dāmas un kungi, tas bija Jānis Ādamsons. Paldies, Jāni, lai tev veicās vēlēšanās. Vēlreiz, dāmas un kungi, lūdzu, jā? Lūdzu. Domājiet līdzi un vēlreiz. Domājiet līdzi pēc nedēļas ņemam pie dziesmas Dombrovski. Bet man ir ieteikums.